tikušies esam uz kārtējo sēdi un paldies visiem par sapratni, ka mēs varējām mēneša pēdējā dienā sanākt kopā. Kas ir par to, lai sēdi atklātu? Paldies vienbalsīgi. Vai mums pie izsludinātās darbas kārtības ir arī tādi jautājumi, kas nav skatīti komitejā? Ir izsūtīti visi? Labi. Tad nobalsojam par to, lai iekļautu tos arī. Paldies. Vienbalsīgi. Mums nekāda ciemiņa nav aicināta. Uz 3 ir jāpa skolā. Jā. Nu tad ķeramies pie numurētā kārtībā. Labi? Tā, par pirmo jautājumu. Vai ir kādi? Vai par to pirmo ir kādi jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Par otro. Ir jautājumi? Arī nav. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais reģistrēšana. Tilti. Arī nav jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Zemes grāmatā. 4. Arī nav jautājumu, ja? Paldies, vienbalsīgi. 5. Saistošie noteikumi. Ir kāds, kas var izstāstīt? Ir? Jā. Jā, Uldis. Tad pašvaldība ir pieņemts esošos noteikumus, par kuru mēs līdzfinansēsim daudzvietu dzīvojumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tekstu dokumentācijas izstrādi, jo jaunajā plānošanas periodā šīs izmaksas nav attiecinātas projektu pieteikumos. Skaidrs. Lai mēs veicinātu, kā mēs sākām, daudzīgu dzīvojumu māju energoefektivitāti novadā, mēs plānojam atbalstīt tā tekstu dokumentācijas izstrādi. Paredzēts tā, ka būs atbalsts 60%, ja māja pieteiksies programmā un nesaņems pozitīvu lēmumu, tad būs 60% atbalsts, bet ja dabūs pozitīvu lēmumu, tad vēl 20% finansēsim. Kopējās izmaksas ir 3,500 eiro, ko mēs paredzam kā maksimālu atbalstu. Jā. Savu dokumentācijas izstrādi. Labi. Vai kolēģiem, deputātiem ir kādi jautājumi šajā sakarā? Nav. Varam balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 6 saistošie noteikumi. Zemes gabala labiekārtošanai. Arī Uldis? Jā. Labi. Lai mēs varētu atbalstīt daudzīgu dzīvojumu māju iekšprogrammu sakārtošanu, pašvaldībai ir jāpieņem saistošie noteikumi. Mēs esam paredzējuši nākamā gada budžetā paredzēt līdzfinansējumu, izsludināt konkursu, kurai daudzīgu māju būs iespēja pieteikties uz līdzfinansējumu iekšprogrammu sakārtošanai. Un līdz ar to ir jāpieņem saistošie noteikumi, kas nosaka kā konkursu rīkošanu un visu atbalsta intensitāti. Paredzēts, ka varēs stāvlaukumus, piebraucamos ceļus, bērnu laukumus un visas tās lietas. Par to naudu ņemšanu. Ir paredzēts tā, ka vienai mājai līdz 5,000 eiro atbalsts ir, bet ja 2 mājas nāk kopā, tad ir līdz 12,000 eiro atbalsts. Arī labi doma. Vai ir kolēģiem kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 7 par tiem strateģiskiem mērķiem uzņēmumiem. Kas zina izstāstīt? Uldis? Tātad pamatēties uz likumu par publiskas personas kapitāla sabiedrības pārvaldību. Pašvaldībai ir jānosaka sabiedrībām vispārējos strateģisko mērķi un jāuzdod izstrādāt kapitāla sabiedrībām vidēja termiņa darbības stratēģiju nākošiem 5 gadiem. Šeit ir sagatavoti šie projekti, mērķi, un ja mēs apstiprinām, tad kapitāla sabiedrības tālāk strādā pie programmas. Labi. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Vai ir priekšlikumi vēl kādi? Pieņemt. Labi. Kas par? Paldies. Pret? Atturās. Es atturos. 2 atturās. Labi. Jautājums pieņemts. Tā par zemes gabalu Kalēja ielā. Vajadzīgs ziņojums, ja tu viss skaidri rakstīsi. Skaidri rakstīt, komiteja izskatīt. Varam balsot? Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumu nodokļu atvieglojumu. Nav jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nē, es nebalsoju. Piedošana. Es nebalsoju vispār, jo tur bija mans vārds iekšā. Jā.
kaut kur. Tad viens deputāts nepiedalās balsošanā, un tas deputāts ir Ināra. Labi, paldies, bet lēmums tik un tā pieņēmis par nekustamā īpašuma parādu zēšanu. Nu, tur viss ir sarakstīts, jūs ar komitejā skatījāties. Jā. Nu, tā ir, ka tas ir milzīgi liels laika pagājums. Tāda es vairs nemaz neatceros, kad bija. Nu, ir jautājumi. Balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, zemes gabala nodošana sakņu dārza vajadzībā. Ir kādam jautājumu? Man viens tāds jautājums radās. Šitie ir gabaliņi, kas nav iznomāti, jā? Kurš to ir atbildēt? Andri Kas tie noteikti. Andri? Zemes gabali, kas ir līdz šim bijuši iznomot, nomas līguma beidzās visiem 31. decembrī šajā gadā. Un viņi tiek iznomāti uz turpmākajiem 5 gadiem. Un mēs mēram uzliek to kārtību, kad pieņem lēmumu, vispārēju lēmumu ar šiem te noteikumiem, kā mēs viņus iznomājam, un tālāk katru mazo, par katru zemes gabaliem, kad nāks iesniegums no personas, mēs nāksim uz Lūgas sēdi, pamatēties uz šo lēmumu, tik slēgt mums līgumu. Par to, ka mēs esam nodoši nomāti. Jā. Skaidrs. Labi, vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies par zemes nomu 12. Labi, varam balsot? Paldies. Vienbalsīgi. Par nomas līgumu grozījumiem. Pīlāģi iela 3. Ir jautājumi? Komitejā nebija, jā? Komitejās bija. Bija? Nu, skatīts bija, bet, nu, vai ir jautājumi? Ja ne, tad balsojam. Izstāstījām. Kas par? Nu, tur bija kaut kāds kļūds, tur bija kaut kur... Drukas kļūds? Jā, man liekas, tur bija sākumā kaut kāds 51. gads uz augšu, varbūt var paiet pišķī. Ja es tur pārskatījos. Tas ir līdz 51. gadam, jā, nomas līguma termiņus 3 līdz 51. gadam, tad tur kaut kas tur Neiznāk cipari, jā? Neiznāk cipari, jā. Nu, tad lūgums. Tur sanāk 40 Protokolistam gadu. saskaitiet. Māja zina pateikt, kāpēc? Ir tāda, ka jau loga prasīja līdz 51. gadam uz 35 gadiem, bet iedots ir līdz 41. gadam, jo to termiņu rēķina sākot jau no 11. gada. Nu, labi, nu, tad ar tādu redakcijas maiņu, jā. Mums tā vajadzētu palikt kā pie. Nu, es saprotu, ka dēļ tiem projektiem. Komitejā tā bija. Lielāk. Labi, ir vēl jautājumi? Nav. Balsojam? Kas par? Pret? Nepiedalās. Labi, atturās. Kvorums iznāk. Bet vienalga iznāk, vai tu balso vai nebalso. Nu tā var būt. Labi, 14. Dārza 16 kapsēta. Cena ķīla. Apstiprināt cenu. Nu, varam balsot, ja ir jautājumi. Var balsot. Paldies. Vienbalsi. Tā. 15 mūrnie. Līdzīgi, ja? Varam balsot? Paldies, vienbalsīgi. Jā. Vecķauki. Cenas apstiprināt. Varam balsot? Vienbalsīgi, paldies. Tā, šķēde 17. Varam balsot? Paldies, vienbalsīgi. 18 šķēde. Līdzīgi, jā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Gondra. Ir jautājumi, vai tur kaut ko ziņot, ja tur viss skaidri rakstīt? Nu, it kā viss ir, jā. Nu, tad balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20 izsku nenotikuši. Daina. Žēl. Šodien viens atnāca interesētā par to dzīvu. Nu,
Nu tad turpinām, bet nu šito te kā projektā, jā. Paldies, vienbalsīgi. 21. Kurš jau ar nav pieteikti? Nu, ko darīs kā projektā? Paldies. 22. Gulbji. Nu, kā projektā? Jā. Paldies, vienbalsīgi. Rezultāta apstiprināšana. Lielā iela 6. zemes gabalā. Tas labi ir. Kas par? Apstiprināts, paldies. Nekustamā īpašuma Sustu skola. Ir. Kas par? Labi. Tā, padāmi izsolīšana. Nomas tiesības, jā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi par kārtību, kādā sēd braukšanas ir. Vajag skaidrojumu, jo tur ir viss uzrakstīt. Izrunāts ir. Varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, grozījumi. Ugunsdzēsības dienas štata sarakstā. Vai tur viss ir uzrakstīts vai vajag? Uzrakstīts. Komitejā viss. Izskatīt. Kas par? Vienbalsīgi. 28. Tilti. Jānodod izsolē. Labi? Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Paldies. Tiesīgi saņemt atteikumu. Vēl labu atteikumu. Kundze ieradusies uz komitejas sēdi, tikai no 98. gada ir novadā, neatbilst noteikumiem. Viņa tiek palikts priekšā, arī komitejas locekļus, kad ir iespējas, mums ir diezgan daudz dzīvokļu izsolē, jā. Un tad tas uzreiz īpašumā. Cilvēks, ja domā, gan arī tas ir izdevīgāk. Tad kas par to kā projektā? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 30. tiesību piešķiršana. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Parādi nav. Parāda nav. Super. Nu tad kas par? Paldies, vienbalsīgi. 32. Ilga vieta dzīvokļi brīvi, cilvēks ir rindā. Jā. Nu, labi. Kas par? Vienbalsīgi. 33. Pagarināšana. Dzīvokļi parādi nav. Labi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 34. Jā. Labi. Kas par? Ģimene. Paldies, vienbalsīgi. 35. Arī nav parādi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 36. Arī bez parādi. Nu, kolosāli. Kas par? Vienbalsīgi. 37. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 38. Šeit ir parādi, bet Ko sociālajie darbinieki zina komitejā pastāstīt? mēs skatījām, bija, kad, kur tad citur viņi liks, viņš ir jaunas ielā, kad jāpagarina tas līdz. Jā. Teic, jā. Mēs maksājam. Viņš atsaucās manīgi. Nē, mēs visi nobalsojam. Nevar jau būt, ka tu viņu zini. Tā, atsīt. Uz kāds tiks apkalpos. Bet viņš jau diez vai tur kaut ko ienākumu naudu nezinu. Nu labi, jau uz ziemu, lai ir, ne? Kas par? Viņš nebija mums uzrakstījis par to kaut kādu atbalstu, ne? Uz sociālajā, nav tās meitenes. Šis nebija tas, ne? Kaut kāds tur bija, kam mēs piešķīrām. Pirms kādu laiku ir bijis. Ir bijis, jā? Nu, tā varbūt Vai viņi viņš nezinātu, uzraksta jā. kaut ko?
kaut ko jau sociāli Nu jā, mēs jau viņam iedodam. Tad. Nu, tad tu ievērt tāds pierakst, kad lai viņš kaut ko uzraksta. Viņš kontaktējās ar mūsu sociālo dienestu par iespējām saņemt pabalstu komunālo pakalpojumu maksājumu dzēšanai. Tā kā sūtīs to lēmumu, tad lai viņam pieliek to ierosinājumu klāt par griešanos vai vēršanos, vai pareizi. Ja viņam pienākās, tad jau viņam piešķirs. Nu jā, bet Vismaz ja kaut viņš ko neatnāk, darīs. tad nekā nav. Tev taisnība. Kas viņš ir? Viņš ir tā kā, teiksim, maz nodrošināts vai kas? Persona ar invaliditāti. Skaidri. Nu tad jau viņam noteikti piešķirs. lievu. Nu tad kā Valērijas saka, dievpalīgi, lai viņam ir. Tā, paldies. Paldies, mēs nobalsojam. Tā. Piedošana 39. Viņi ir godīgi pret mums, mēs gribētu godīgi izturēties. Oi, kas par? Vienbalsā. 40. Skatīt vairāk kārtīgi un 3 invalīdi vienā dzīvoklī. Uzņēmusies bija parāds, lai dzīvokli dabotu, bet viņi tagad dara visu iespējamo, lai to bišķiem samazinātu. Un lūgumu būtu tomēr pagarināt visu iestādi. Labi, kas par? Paldies. 41. Nu, šitas jautājums skatās jau 3. reizi. Tēvs atteicās no dzīvokļa, dzīvo dēls ar sievu un 2 bērniem. Lai viņam mēs kaut ko varētu pagriezt to jautājumu uz mazo pusi, bija jāuzņem rindā, un lai mēs varētu piešķirt mazāk platību, piešķirt vienistab dzīvokli. Viņam ir parādīts, viņš ir gatavs iet uz šo vienistab dzīvokli. Ir noslēgt arī līgumu ar namservisu, viņš maksā, tēvs maksā kaut ko, bet tas parāds stipri liels, viņš lēni. Kaut ko maksā? Jā. Nu, tad balsām par. Paldies. Balsīm. Tā. Viņa iznāk, ja? Viņi dzīvo 2 tad dzīvokļi parāds, pieprast, lūdzu pamazināt dzīvokļu platību, lai varētu samaksāt. Meita arī tiek pierakstīta par abām. Uz vienas tad dzīvokļu mēģinās sekt. Labi. Ir arī noslēgts. Kā viņi sauc? Atbalstam modri. Kas par vienbalsīt? Labi. 43. Šis kungs ir kungs. Vārdiņš smuku dar jau puika mē. Atbilst visiem noteikumiem un lūgums ir uzņemts arī. Labi, atbalstam vienbalsīgi. Ines arī, jā? Jā. Šeit arī viss ir lūgums. Arī nāk, jā? Atbalstīt komiteju. Kas par? Vienbalsīgi. Šis ir cits jau, jā? Arī. Čem 5 tagad iznāk ar to. Nu, ja jau lēmuma projekts ir sarakstīts, tad atbalstām. Kas? Paldies. Viņai nepatrūcīs simts. Arī atbilst un nav. Arī atbilst. Kas par? Vienbalsīgi. Labi. Tagad tā. Viņš 46 nobalsojām. 46 nobalsojām? Jā. Paldies. Tā. Tad 47. Jā. Tur ir ģimenes traģēdija, aizdīt no dzīvokļa, nav kur dzīvot, ir 4 gadu vecumā, un lūgums ir uzņemt rindā, varbūt, ka mēs kaut ko paspīdēs viņam piešķirt. It kā atbrīvosies vienistab dzīvoklī. Ko tu, Zigmund, grozi galvu nebalso? Es par to modru teikumu pirmo gadu. Traģēdija. Ir traģēdija. Tad traģēdija viņam iekšā. Sīvi izdarmā dzīvokli. Tas jau daudz gadus apakaļ jau. Jā, labi, mīļie kolēģi, te jautājumi vairs nav daudz, tad jau mēs
Varbūt sīkāk vajag paskaidrot šo situāciju. Tā nav tik vienkārši. Es arī pie šī jautājuma padomāju. Labi, Ja mēs atklājam diskusiju. Kāpēc ne? ne izskaidrot sīkāk. Kurš zina izskaidrot sīkāk? Modris? Pagaidām viņam nav kur dzīvot. Viņš ģimenē tur kaut kāds, it kā kopīpašums. Mēs jau te juridiski arī runājam. Toreiz komitejā it kā kopīpašums pienākās vīram, pienākās daļa, bet, jūs saprotiet, tas tā ir. Tā var saprast. Jā, bet Laulības šķirta rakstīt. Tā ir pirmā, bet ir jau vēl otra ģimene. Kas īsti notiek? Kāpēc atkal mums jāpiešķir ir? kas podu? Kā ir jau otra ģimene? Viņam? Es kaut ko nezinu tieši tā. Viņam? Tāpēc es lūdzu paskaidrot. Viņam nav saistība ar to ģimeni, viņš tikai ar sievas ģimeni. Paga, stop, tu stipri neesi iedziļinājies šajā lietā. Es neesmu Viņam ir tiešsaistība. Nu labi, bet ja tas modris būtu iedziļinājies, mums tas lēmums varētu mainīties? Tieši tā varbūt ir jāpadomā, kāpēc mēs daudziem jauniešiem, kam pietrūkst viens gadiņš atsakām, bet kāpēc šādi te uzreiz mēs piešķiram? Vīriešu solidaritāte. Cīņa pret sievietēm. Bet kur tad viņš tad dzīvo tajā otrā ģimenē? Es personīgi nezinu, varbūt Zigmunds vairāk zina, jo es redzu, ka viņš tur ir un strādā. Kur tad viņš šobrīd dzīvo? Kaut kur jau viņš dzīvo. Nu, vat Zigmunds tur strādā, un tagad izstāst, ko tad Nē, tur tā strādā. viņam ir bērni, kas iet skolā arī, tā kā ir tāda liela. Vārds deputātiem būtu jāzina vēl labāk par mani. Nē, katrs cik zina, saliekam pēc galvas kopā. Īsais stāsts noteikti par to, ka cilvēkam savas attiecības jānokārto legāli, un ja ir kopīpašums, tad droši vien kopīpašums ir jādala, un tad katram pienāks tas, kas pienākās, un mēs neejam jautājums par to vienkāršāko ceļu, teiksim, un piešķiram vienkārši par to, ja tas stāsts. Mēs uzņemam rindā. Piešķiršana nonāks. Nu, vai tu zini, nav jau tik, ko juristi saka, varbūt tā, ja tev ir tas kopīgi. Rakstīts, ka laulības šķir. Šobrīd vispār laulība nešķir, ja nav sadalīts kopīpašums. Viņam vajadzēja iesniegt, vismaz spriedumu, tad redzētu, kurš te kuram paliek tas īpašums. Nu, labi. Tagad tā viņam jau nav tas dzīvoklis, to viņam uzņem te. Ja viņš nodibinās jau jaunu laulību un dzīvo Ko? pie sievas. Nevajag, jā. Nu, tad atliekam. Tad mēs nevaram, ja nav viņas krēt. Tas ir 80. Ko tev ir dzīvo? Tu zini arī varbūt vairāk. Cik es zinu, viņam otrai ģimenei tur saistība bāriņu tiesa, ka viņš tur nemaz nedrīkst atrasties pie tiem bērniem. Bet es atvaru. Nē, komiteja taču izskatīja, Komitejā mēs arī izstrīdējamies, juristi un visi izstrīdējamies, bet ienāca pēc secinājuma, ka vecais puika ir jāuzņem rindā. Jūs attieksmi, jūs varat balstot pret. Tas jaunais, kur paliek? Puika savā dziļākā būtībā ir forši. Nē, īstenībā te ir viena lieta, ja mēs paskatāmies, varbūt tās kaut kur var redzēt zemes grāmatā vai kur, vai viņam ir vai nav īpašums. Ja viņam nav īpašums, tad jau nav pamata arī viņam atraidīt to iesniegumu. Jā, tad viņu uzņem un viss. Ja viņam ir īpašums, tad viņu nav pamata uzņemt. Nav tas īpašums? Andris saka, ka nav, tad droši vien, ka nav. Nav, mēs jau izdarījām. Tas ir divi formāli tur jau. 54 gadu. Vecums. Bet reģistrēts uz to sievas vārdu, ja nezināt, uz sievas vārdu jau. Tas viņam neskaitās. Nē, izstāst, ka sieva tu nav deklarējusies, bet adresē deklarējusies ir tikai viņš un... Bet sievai pieder īpašums. Un tie divi ir deklarējušies. Tā arī var būt. Labi. Tā tur ir arī. Balsojam redzēs, kā sanāks, ja ne nākošreiz varēs pārbalsot. Tad balsojam, kas par, lai uzņemt rindā. Aizbalsojam. Labi, paldies. Lūdzu, kas atturās? 1, 2, pret. Nav. Uzņemt. Ejam tālāk. Jā, bet kāda tu? Ko? Tad lai pašam
Nu, bet šito tā mēs esam mazliet, mīļie kolēģi, nomierinājušies. Sakārtot. Tā. Kurva bērns grozījums? Tagad Sandra būs galvenā, ja priekšnieks liks. Nu, ko liks? Nu, varbūt, ka kādu zina labāk izstāstīt. Citi diez vai zināt. Bet, nu, ja tu saki, ka vajag stāstīt, tad Nē, stāst. ja Nē, nu, cits jau arī lasa, nu. Viss notiek, viss ir vajadzīgs. Pietiek ar to, kas tur ir. Viņš jau bija atsūtīts, to jau izlasīja. Nu, izrādās, ka lielākai daļai pietiek. Vai ir kāds, kas prasa, ka vajag mutiski to izstāstīt? Nu, nevajag. Nu, tā balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tāši. Sadalīt, jā? Nu, kas par to? Vienbalsīgi, paldies. Par nosaukumu maiņu. Nu, tur arī viss skaidrs, jā? Tas saistīts ar tiem ceļiem pār. Jā, lai sakārtot ceļu būšanu. Kas par? Paldies. Platības precizēšana. Nu, tur laikam nevajag neko diži. Ja tur ir rakstīts, tad ir, jā. Kas par? Paldies. Tā. Atļauj iegūšanu. Ja? Vai tur ir kaut kāds? Viss ir skaidrs, jā? Kas par? To nevar zināt. Tā, pratē, tas bija. Lietošanas mērķa maiņa. Ir viss uzrakstīts. Varam balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, medību tiesību nodošana. Kas tas tā? Aivar, tu var izstāstīt? Tas ir medību kolektīvs Skujanieki. Viņiem bija 2 līgumus, un viens beidzās nākošā gada martā, un vienu mēs piešķīrām papildus. Tad bija tas termiņš līdz, neiznāca pilns gads, un tad mēs palūdzām, lai jums ir iesniegumu, ka apliekam, saliekam visus vienā līgumā, un uz 5 gadiem, lai man katru gadu jāskatās. Un viens. Strīdus tur nekāda nopatīm. Bet kaut kādu pienākumu ar viņiem ir tos bebras ķert? Nu, tas līgumā, to mēs esam ielikuši? Jā. Nu, labi. Pārmeņš un bebru kūru. Tad es arī nezināšu vairāk, ko paprasīt. Kolēģi deputāti citi zina, ko paprasīt? Ja visiem viss skaidrs, tad balsoja. Paldies. Tā, tas ir 55. Nu, kādi tie nosaukumi ir tādi ir, jā? Tā var? Jā. Kas par? Balsīgi, paldies. Tā, nu nav skatīta komitejā par zemes gabaliem. Tā sarežģīta nosaukuma P101. Ceļš P1. Tas ir ceļš, Ventspils ceļš, ne? Nu, labi. 111 ceļš. Otrās kategorijas. Tā vajag, jā? Labi, te balsoja. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 57. Šķēzi. Ir tur kādi jautājumi? Nav. Kas par? Lai ir. Paldies, vienbalsīgi. Zemes ierīcības. Nu, labi. Ierīcības projekts. Jā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Saistošais noteikumi. Grozījumi. Nevar pašvaldības nolikumu. Tu uzņēmi? Nu, kā tu ne? Bija. Visu citu. Nu, ir kādi jautājumi tam, kas neatrada? Nu, vajag to komentēt, jo komitejā... Kurš ir gatavs komentēt? Teiksim, kāda ir tā vajadzība izdarīt šādu grozījumu? Juristi drīzāk. Juristi pastāv. Es būtu atklāts, es būtu gājis pie juristiem. Saprat? Nu, kurš no juristiem skaidros? Es varu izskaidrot, tas ir auditora ieteikums, jo
pašvaldības noteikumi, kas regulē komandējumu piešķiršanas kārtību, kas ir iekļauti grāmatvedības politikā, kur arī apstiprinājuši deputāti, ir attiecināmi uz darbiniekiem, attiecībā uz mums priekšsēdētājiem vietniekiem, nebija neviens vārds, kāda kārtība noteikti, un pat cik, Nu tā kārtība nebija, un tagad tā kārtība varētu būt, ja nobalsot, ja? Kā juristiem ir, vai tādas lietas balsotie vietniekumi? Man ir jautājums juristiem, vai tas atbilst likumdošanai priekšsēdētāji, kas piešķīr vietnieks komandējumu? Mēs arī vakar pārskatījām Liepājas domas. Man neinteresē Liepājas doma un likums. Likuma arī ir saskaņojis un izskatījis iepriekš šo mūsu izsniegto variantu, varbūt tā, kur izsniedzam. Un Dievs akcepti. Ministrija un arī citās pašvaldībās, kas ir akceptēti. Ko tu mēs čamājamies katrā sēdē piešķīru? No, tā jums te iet, jākrāmē. Nu, ja nobalsos, tad būs daudz mums likumīgi, ja? Ar šito Nevis te... daudz mums tas ir pilnvarojums, lai nav katrs komandējums vai katru atvaļinājums jānāk uz domas sēdi, ja mēs skatām šos... Līdz šim tā bija. Jā, tas ir, ja nav noteikts nevienā nolikumā, tad viņam bija jānāk. Cīgotam jautājums. Man ir tikai jautājums precizēt, es saprotu to, ka rotācijas kārtībā viens vietnieks ar nākamais, kas probūtnes priekšsēdētāju laikā iznāk, tad viņš raksta šo te rīkojumu. Attiecībā uz priekšsēdētāju. Bet kurā brīdī, tad, kad viņš jau ir prom vai pirms tam? Tad, kad viņš taisās prom būs. Pirms taisīšanas. Jā, pirms sataisīšanas. Jā, tas ir viņš ir tiesīgs rakstīt. Priekšsēdētājs ir tiesīgs rakstīt un vietnieks, jā. Ja šāds būs nolikumā, tad vietnieks ir tiesīgs rakstīt rīkojumu. Tā lai tas priekšnieks tinās, ja? Nē, es vienkārši tāpēc jautāju, jo vietniekam tad ir tie paraksts tiesības tad, kad priekšnieks ir prom. Bet šis būs tas speciālais pilnvarojums, ka viņš varēs ātrāk sapratu visu ļoti labi. Bet tagad juristiem bija, kā mēs ar tiem vietniekiem balsojam, vai? Var balsot, jā? Nu, tad balsojam. Kas pār? Man vēl bija jautājums par to pašu, par to pirmo rinkojumu. Visu veidu komandējumu domas priekšsēdētāju vietniekiem un deputātiem piešķirt domas priekšsēdētāju rīkojumu. Vai šeit nevajadzētu precīzāk atrunāt, vai deputātiem, kas ir darba attiecībās vai tie, kas nav darba attiecībās kaut kā... Nu, varētu jau būt arī tāds, viņš jau ir darba attiecībās. Nē, nu, vienkārši tāds. Jā, un tu jau atceries. Jā, labi, Gunti izstāstīs. Ja šeit ir rakstīts, ka uz deputātiem, kas uz visiem deputātiem, jo komandējumā var sūtīt arī deputātus, kur nav darba attiecībās, tāpat arī man ir juridiskās palīdzības sniegšanas attiecībā pēc komandējuma likuma, ja es pildu pienākums, kas saistīts ar Rūrīgas novada domu, man komandētāju iestādi. Labi, vai ir atbildēt? Jā, un tev vēl kāds jautājums? Mīļie kolēģi, paklausās deputāts Jānis grib vēl kādu jautājumu. Jā, tas otrs jautājums, tad pieminēja Liepājas pilsētas domu, kur šāda praksa ir, ja? Vai vēl kaut kur tāda, varbūt es tur tādu pirmā dzirdēšana šeit mums jāatrunāts par komandēm, Liepājas pilsētas domē ir rakstīts, jā, par atvaļinājumu komandu, tur ir rakstīts vispār visus rīkojumus, kas attiecās uz domas priekšsēdētāju pieņem vietnieki un domas priekšsēdētājs pieņem rīkojumus attiecībā uz vietniekiem. Tur pat īsāk ir uzrakstīt. Un deputātiem. Tas nav tikai Liepāja, tas ir konkrēti Talus un arī Nu labi, vēl ir kādam jautājumu? Bet ir 3 vietnieki, tad kurš tad paraksta? Nu, tas, kurš ir, nu, mums tās secība ir tāda, Galētiskas Kampara. Un kas ir pat tajā attiecīgi? Nu jā, nu šodien, piemēram, Elīna audzina. Nē, tāpēc, jā, bet mēs sakām, citādi, nu 3 ir, nu kurš tad? Nu jā, bet... Nu tādā kārtībā. Ja nav tieta... Jā. Man vēl viens jautājums nolikumā nav rakstīts, kad prombūtņu priekšsēdētāju domu iešķir.
Nu, ar šo... Tur nav. Tad ar šo tur svītrojas ārā kaut kas. Nē, tur pat nebija rakstīts. Kā tā nebija rakstīts? Ka aizvieto prombūtnes laikā vietnieku, bet kas kam ko piešķir ar kādu veidu dokumentiem, tas nedomē. Kad prombūtnes laikā tā visi trīs. Nu labi, ir būs skaidrāks vismaz. Ja viens pakaļ otram. Viens aiz otru. Viss trīs. Viens būs tā kā priekšnieks un tie trīs būs tāpat kā iespēja. Nu, tā lai izstāst Guntu vēl vienreiz un tā balsosim. Nu, kā tu biji domāji? Nē, es tāpēc jau. Gunta zina, kā to iezināja. Attiecībā uz ko konkrēti? Nu, viņi domā, vai būs trīs. Trīs ir trīs vai pa vienam? Tātad, ja priekšādātājs uzrakstīs un ka viņš vēlas braukt komandējumā, tad tajā brīdī tautsaimniecības vietnieks skart. Ja viņš pats nav uz vietas, tad nākošais ir to skart pēc nolikuma kārtības. Jā. Un ja nav tas nākošais? Tad tas nākošais būs tā kā priekšniekais pienākums. Jā, un ja nav neviens, tad ievēlam vietnieku. Lai var pagūt braukt. Tad ievēlē nākošo vietnieku. Nevar satikties, jā? Viens slimi, tad nevar viens braukt. Ne, nu, bet ir jau trāk arī, mīļā deputāti, nu peņemsim, nu vajag braukt rītā. Nu šodien es to nezinu, ka rītā vajadzētu braukt, tad jūs visi 15 jāstrāna. Nu, ja var iztikt ar to vienu vietnieku, tad labāk lai tas viens. To mēs pie nākošās revizijas zināsim, bet nu tā balsojam? Jā. Paldies. Pret? Paldies. Tāpēc, ka mēs par lūgumu nebalsojam. Labi. Izskatās, ka tas lēmums ir pieņemts, Iveta, tā ir? Labi, tad ejam tālāk. Tā. Man liekas, ka tagad tev jālasa ir. Vai man laikam? Tev jālasa? Tagad es tā secīgi tiek ievērot. Bet vai tad mums jāpiešķir, Vēl jau Kad nav tagad? varamā saskaņot. O, tā, Zigmund. Ir nobalsots. Bet var izbraukt. Ir bijuši gadījumi. Nu, lasa. Nu labi, tagad vispārējā jautrībā varam ķerties pie darba. Vietnieks ziņā. Tātad 60. punkts ir par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšstādātājiem Aivaram Priedolam. Ir saņemts domas priekšstādātāja iesniegums par igadējo atvaļinājumu piešķiršanu no 19. decembra līdz 27. decembrim. Tā kā šis ir arī svētku laiks, tad pagarinājumā ir tātad iekšā atvaļinājumā ir šīs 3 svētku dienas, kuras tātad ļauj pagarināt atvaļinājumu līdz 30. decembrim. Paldies. Un otrais punkts ir uzdot priekšsēdētāja pienākumus atvaļinājuma laikā, tātad no 19. decembra līdz 30. decembrim pildīt priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Galeckim. Tad Aivars šaus raķetes, jā? 31. jau būs atpakaļ, jā. Tā jau brīvdiena. Mums nav brīvdienas tāpat. 3.1. Tā, lūdzu, ja nav citi jautājumi, tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi un 2 nepiedalās. Jā, paldies. Mīļie kolēģi, par dzīvokļu platības precizēšanu. Drūz, 9. Pēc uzmērīšanas viņš cik starpība jāapstiprina. Labi, kas par? Nu jā. Sirsnīgi paldies. Jā. Es dziļi atvainojos, kolēģi. Sēdes laikā ir pienākusi ziņu, kad mūžībā devies ir Alnis Līdums, goda grobiņē. Lūdzam ar rītu, klusumu brīdi. Labi, paldies. Un tai īsziņā ir tā, kad iespēja atvadīties Iļģu kapos sestdien 12.
lūgums Uldi noziņot mums par visiem iespējamiem kanāliem, nu par to karogu pusmas tā, pie koplietošanas mājām, tas ir vienkāršāk. Varbūt, ka jāpalūdz ir ielikt atgādinājumu laikrakstā, jo iepriekš tā bija un tuvinieki jutās tā kā pagodināti. Kad... Nu tā ir, jā. Kā Aivars saka, mēs visi tur aiziesim, bet steigties nevajag. Es sestdien noteikti būšu klāt, nu, vajag, kurš sestdien ir uz vietas no kolēģiem, lai var to kronu aiznest. Ko? Es nevaru. Labi, tad aizslēdzam sēdi, jā, norunājam, kad nākošā. Nu kā mēs varam, tur arī būs svētku dienas un 29. jā? Iznāk tā, jā? Labi, tad norunājam, ka nākošā sēde ir 29. Nu, loģiski pēdējā iespējamā darba diena, jā? Lai paspētu dokumentu sagatavot. Kas ir par to, lai slēgtu šo sēdi? Paldies!